Visām labvakar, tie, kas skatīsies ierakstā, tātad 18. aprīlis, un šodien būs stāsts par projektu Čeroids. Kas ir Čeroids? Faktiski mūsu projektam jau ir vairāk kā gads, un pirmie mēneši pagāja, tādi var teikt, testēšanas mēneši, bet patiesībā projekts ir izaudzis no dažiem 100 dalībniekiem, jau pat reģistrācijas šobrīd pārsniedz pāri par 100 000 dalībnieku. Sveiciens visiem šodien arī no projekta autora, no Jūrija Rešina, man ar viņu bija saruna. Un parādīšu tālāk slaidos, kādas mums ir izmaiņas, ko mēs varam vēl šobrīd botā ieraudzīt. Ja? Tātad vēl vairāk mēs varam dot informāciju, runāt ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt pat nesaprot krievu valodu, jo pamata bāze šobrīd mums ir krievu valoda, bet, protams, kad projekts ir starptautisks un arvien vairāk cilvēku par viņu interesējās. Ja? Tātad pati pamatdoma ir savstarpējās pašpalīdzības kase. Ja? Tātad ik viens šeit var, ienākot ar nelielu savu, var teikt, ārtavu, ja? Sasniegt ar laiku ļoti labus rezultātus. Projekts ir balstīts uz bitkoina bāzes, ja? Tātad faktiski pirmā pasaulē pašpalīdzības kase, cik mums ir zināms, kura ir balstīta konkrēti uz vērtīgāko naudu šobrīd pasaulē, uz bitkoinu. Un tie, kas šobrīd iedziļināsies šajā te informācijā, ar laiku varēs ļoti radikāli izmainīt savas finanses. Ja? Tātad runa būs par naudu, būs runa par lielu naudu, kā jūs viņu varat pavairot, ko jūs šeit varat sasniegt, kas jums būtu jāiemācās darīt, un faktiski šī informācija ir balstīta uz jaunākām tehnoloģijām. Ja? Tātad faktiski šodien jums būs iespēja uzzināt arī nedaudz bāzes zināšanas saņem par to, kas ir bitcoins, kas ir blockchains, uz kā bāzes šobrīd arī balstās pārsvarā visas kriptovalūtas. Un tātad daudzi vēl joprojām ir dzirdējuši, bet īsti nesaprot, ko nozīmē blockchains. Ja? Tātad bloka ķēde latviešu valodā vai blockchains patiesībā tā ir tāda, var teikt, tehnoloģija, kura ir, atbalsta starptautisku grāmatvedības uzskaiti. Ja? Tātad šo tehnoloģiju var izmantot jebkurā nozarē, visur tur, kur ir vajadzīga kaut kāda uzskaita vai grāmatvedība. Ja? Tātad dažādās saimnieciskajās nozarēs runa nav tikai par finansēm. Ja? Tātad jebkurā saimnieciskā nozarē šobrīd var izmantot blockchainu. Šobrīd, ja mēs runājam, piemēram, par tādu valsti kā Dubais, tad Dubais faktiski visa ekonomika, visa saimnieciskā nozare pārgājas pilnībā uz blockchaina tehnoloģijām. Tātad, ar ko tad atšķirās šī tehnoloģija no tā, ko mēs līdz šim izmantojām un pazīstam, ja kaut gan, jau arī pati blockchaina tehnoloģija jau ir iegājusi 3. gadu, kā saka, 10. jo faktiski viņa tika sākta veidot vēl pagājušā gadsimta beigās. Ja? Tātad faktiski, ja mēs tā tīri vizuāli iedomājamies, tad tā ir visa pasaulē, var teikt, aptverta kompjūteru ķēde, ja, tātad bloki, un šie bloki ir īpaši droši, jo viņus nevar viltot, ja, tātad šī ir vēl viena tāda specifika šai te tehnoloģijai, kad, lai varētu šeit kaut ko no malas izmainīt, tad būtu jāizmaina visi gan iepriekšējie bloki, gan arī visi tiem sekojošie. Tātad faktiski šī tehnoloģija ir decentralizēta, viņai nav kaut kāds īpašs pārvaldnieks vai korporācija vai firma, ja, tātad būtībā viņu uztur darbībā datoru tīklus, kas atrodas dažādās vietās visā pasaulē. Un faktiski šeit vēl ir viena tāda interesanta lieta, kad viss tas, kas tiek ierakstīts šajā te, var teikt, starptautiskajā grāmatvedības grāmatā, šie dati ir pieejami. Ja? Tātad no vienas puses viņi ir pieejami, no otras puses viņi ir aizsargāti. Ja? Tātad aizsargāti pret kaut kādiem
viltošanas mēģinājumiem. Un, nu, līdz ar to salīdzinoši ar visām citām šobrīd esošajām tehnoloģijām un stratēģijām, ko mēs zinām, jā, tā tad, nu, viņai ir arī zemas izmaksas, jā, jo nav vajadzīgs milzīgs, var teikt, darbinieku skaits, jā, tā tad ir mazs neliels cilvēciskais faktors, kas no tā ir atkarīgs, jā, tā tad faktiski līdz ar to arī ir zema pašizmaksa. Un decentralizācija tas nozīmē to, ka nav centrālais kaut kāds serveris vai korporācija, kura pārvalda un manipulē ar šo te bloka ķēdi, ja, vai tehnoloģiju. Nu, šobrīd ir dažādas bloka ķēdes runājot par kriptovalūtām, bet pati pirmā kriptovalūta, kura tika veidot uz šīs te tehnoloģijas bāzes, tā tad bija un ir bitcoins. Nu, ja kādreiz par to runāja, kad, nu, tā ir kaut kāds gaisa burbulis vai nesaprotama lieta, ja, tad šobrīd es domāju, ka nevienam vairs nav jāšaubās par to, kad šī te finanšu sistēma ir viena no efektīgākām, no viegli izmantojamām un būtībā, nu jau viņai ir 15 gadu pieredze, ja, tā tad šī te pirmā kriptovalūta tika veidota uz blockchaina bāzes un 2008. Gadā Satoshi Nakamoto paziņoja par to, kad viņš ir izveidojis sistēmu, tātad peer-to-peer elektroniskās naudas sistēmu, ko sauc par bitcoinu. Un šajā te rakstā, kurš tika publicēts 2008. Gada 31. oktobrī, viņš pilnībā aprakstīja, kā darbosies šī te sistēma, un pirmā transakcija, izmantojot bloka ķēdi, notika 2009. Gada 3. janvārī. Ja, tā tad, nu, faktiski ir pagājuši veseli 15 gadi, un šobrīd ik viens jau ir dzirdējis par to, kad ir kaut kāds bitcoins, ja, bet īsti, kas tā ir par naudu, kā viņi izmanto, ja, un kā tad īsti funkcionē bitcoin. Nu, patiesībā bitcoins ir tikai un vienīgi digitālā valūta, ja, tā tad viņu nevar paturēt rokā, viņu nevar apčamdīt, viņai nav monētas, kā saka, status, ja, jo būtībā tie žetoni, kas tiek izlaisti, ja, kurus mēs redzam vizuāli, ir dažādi dizaini, konkrēti bitcoinam, ja, tā tad, nu, tie ir vairāk vai mazāk tikai žetoni, ja, pati vērtība ir tieši šai te bitcoinu peer-to-peer sistēmai, jā, tā tad viņu uztura lietotāji. Un, nu, protams, viņai arī nav papīra izteiksmes, jā, tā tad faktiski atsevišķu bitcoina vērtību uztur un nodrošina globālais peer-to-peer tīkls. Un bitcoini tiek glabāti drošu datu bāzē, jā, tā tad blokos, tāpēc arī to sauc par blockchainiem, un kā reize šobrīd mēs esam vienu dienu pirms kārtējā halvinga, jā, tātad bitcoinam katrus 4 gadus tiek samazināts viņu ražošanas, viņu ieguves jauda, jā, var teikt, kad uz vienu bloku tiek saražots ar vien mazāk un mazāk monētas. Tātad vēl pēc vienas dienas saražoto iegūto monētu skaits samazināsies atkal uz pusi, jā. Tātad faktiski, ar ko tad vēl ir atšķirīga šī te naudas vai finanšu sistēma? Ar to, kad katram lietotājam ir savs valets vai maks, ja, ar savu lietošanas atslēgu vai privāto atslēgu. Ja, vēl ir tāda lieta, kad šī atslēga, protams, ir jāsaglabā, ja jums ir šis te digitālais maciņš vai valets, un, nu, nedod Dievs, jūs viņu pazaudējat, jo tad jums arī zūd piekļuvi jūsu, kā saka, naudiņai, jūsu līdzekļiem. Tātad faktiski no valetu uz valetu ceļojot, ja šīs te transakcijas būtībā iziet cauri daudziem blokiem, ja, vai šeit te bloku ķēdei, un būtībā tādā veidā apliecinot to, kad šis darījums ir pilnīgi, var teikt, legāls, ja, viņš ir nodrošināts ar naudas daudzumu,
un tādā veidā nav iespējami šie te viltojumi. Ja? Tātad faktiski viņu arī nevar kaut kādā veidā no malas kontrolēt, kaut gan līdz šim ļoti daudzas gan valdības, gan dažādas personas ir mēģinājušas kaut kādā veidā kontrolēt, ja? Tātad kontrolēt pašu Bitcoin. Bet būtībā tieši ar tādu domu viņš arī tika radīts, kad no cilvēka cilvēkam, no maciņu uz maciņu, ja? Tātad bez starpniekiem. Un kas tad šobrīd īsti norisinās, runājot konkrēti par kripta naudām, ja? Tātad faktiski, ja mēs salīdzinām pagājušo gadu kaut vai, ja? Tātad Bitcoina vērtība vai cena ir pieaugusi par 200%, pat vairāk, un šobrīd pati kapitalizācija ir 1,23 triljoni, ja? Tātad, faktiski šie te cipari varbūt ir mazliet biedējoši, bet ja mēs salīdzinām to, ka pirms 15 gadiem viens bitkoins maksāja tikpat daudz, cik viens elektroenerģijas kilovats, ja, tātad plus mīnus kaut kur ap 40-60 dolāru centiem, ja, tad, ir arī tāda, var teikt, leģenda par to, ka dārgākā pica pasaulē, ja, tika pārdota pa 10 000 bitkoinu, tad, kad viss šis te process aizsākās tikai, jo faktiski, daudzi šaubījās, nezināja, vienkārši nebija informācijas, jo, ja mēs salīdzinām, piemēram, 2013. gadu, ja, un ja mēs būtu zinājuši, ja mums būtu pieejams šīs te tehnoloģijas, kuras mums ir šobrīd, ja, tātad gan dažādas kriptakartes, gan biržas, gan maciņi, ja, tad, ja iegādājušies mēs būtu kaut vai pa $1000 attiecīgi bitkoini, ja, tad, šodien es domāju, ka mēs šeit šajā te prezentācijā neatrastos, ja. Tātad vēsturiskais maksimums tika sasniegts it kā 21. gadā, bet tieši šogad, šī gada martā, šis te vēsturiskais maksimums tika pārsniegts, kad bitkoins izauga līdz $73,000. Un, paredz tuvākajā laikā bitkoina cenas kāpumu. Un runājot par pašu bitkoinu, ja, tas būtu arī jāzina, kad bitkoina monētu skaits ir ierobežots jau pašā sākumā, ja, tātad viņš ir ieprogrammēts līdz 21 miljonam monētu. Uz šobrīd ir iegūtas jau 94% no paredzēto monētu skaita, un tas ir apmēram 19,69 miljoni bitkoina monētu, ja, bet tā pašā laikā 30% no tām jau ir zaudētas. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki vienkārši, kas arī sākumā ieguva šīs te monētas, ja, tā tad bija tehnoloģijas, ar kurām mājas apstākļos pat daudzi ieguva monētas, tā tad ražoja, ja, saucamās maineru fermas, kas ir šobrīd, to nevar salīdzinot ar to, kādos apstākļos pirmie bitkoini tika ražoti mājas apstākļos, ja, tā tad faktiski lielākā daļa monētu, protams, šobrīd atrodas pie ļoti bagātiem cilvēkiem, pie korporāciju īpašniekiem, bet 30% no monētām šobrīd praktiski nav pieejamas. Ja? Tātad, uz doto brīdi sen jau neviens vairs nešaubās par to, kad bitkoins šobrīd ir visu kriptovalūtu karalis un ne tikai. Es domāju, ka šī ir viena no godīgākajām finanšu sistēmām, kur atrodas mūsu rīcībā, ja, jo, ja mēs salīdzinām kaut vai fiāta naudas, ja, kādos apjomos tās tiek drukātas, ja, lai nosaktu caurumus, var teikt, ekonomikā, tad salīdzinoši bitkoinam tomēr ir sistēma, ja, un pēdējā monēta tiks iegūta 2140. gadā. Un kas vēl šobrīd norisinās šajā te kripta pasaulē? Vēl viens tāds būtisks notikums bija šī gada 10. janvārī, kad ASV pirmo reizi atļāva tirgot tieši konkrēti kriptu, bitkoinu
biržu fondos, jā, tātad, ja mēs runājam par ETF, jā, tātad tā ir birža, tā ir starptautiska birža, kurā cilvēki iegādājās akcijas, jā, tātad vienā akcijā šajos te fondos tiek iekļauts akcijas no 10 dažādām varbūt kompānijām, un viena no tām šobrīd šajā akcijā ir iekļauta konkrēti kripto nauda, jā, tātad runa ir par bitkoinu, un šo te panāca tāda jau pazīstama, nu pat korporācija, mēs daudz par viņu dzirdam, jā, korporācija BlackRock ar milzīgu pamatkapitālu un arī SEC, kas ir ASV vērtspapīru un biržu komisija, tā tad ir apstiprinājusi to, ka šis te bitkoins ir oficiāli iekļauts biržā tirgotajos fondos. Jā, tā tad, nu, faktiski līdz ar to tie, kas varbūt līdz šim pat nav pievērsušies kriptovalūtām, iegādājoties šīs te akcijas, būtībā kļūst par bitkoina īpašniekiem. Jā, tā tad īpaši pat nezinot, kā ar viņām tirgoties, bet tai pašā laikā ir fiksētais bitkoina cenas, kā saka, status, monētu daudzums, iegādājoties šo te akciju. Un līdz ar to, protams, arī pats BlackRock milzīgos daudzumos iepērk šobrīd konkrēti bitkoinu un, nu, klīst visādas baumas, ja, ka pat tuvākajos 2-3 gados būs diezgan grūti nopirkt pašu bitkoina monētu kaut kādās, nu, kādā no biržām. Ja, tā tad, nu, būtībā šobrīd ir tas brīdis, kad ir sasniegts lūzuma moments, ja, kad ļoti daudzi pievēršās šai konkrētai monētai, un līdz ar to ir milzīgs pieprasījums, un līdz ar to, protams, arī auga šī te bitkoina cena, ja, neskatoties uz to, kad vienmēr ap halvinga laiku, tad, kad tas notiek, bitkoina cena pieaug, tā tad šogad ir nācis klāt vēl šis te apstāklis, kad bitkoins tika iekļauts šajā te fondā, ja. Tātad faktiski šobrīd, nu, es teikšu tā, ja kaut ko ir atzinis SEC, tad, nu, faktiski vairs nevienam nav jāšaubās, ka tas viss ir legalizēts pilnībā visā pasaulē. Nu, būtībā bitkoins tā ir vesela filozofija, ja, tātad bitkoins tiek uzskatīts par šī gadsimta zeltu, jo salīdzinoši arī ar zeltu, ja, tātad, nu, būtībā cenu kāpums, jau otrs tas, kad bitkoini ir daudz vienkāršāk kaut kur arī transportēt, ja, tātad salīdzinoši ar zelta stieņiem, ja mēs tā, nu, runājam godīgi, tad faktiski šobrīd jūs varat iegūt savā maciņā vai nu nopērkot bitkoinu vai treiderējot vai vēl kaut kādos veidos, ja, bet šodien es jums pastāstīšu par to, kā jūs bitkoinu varat nopelnīt ar ļoti nelieliem līdzekļiem, ja, un izmantojot konkrēti arī jaunākās tehnoloģijas. Tātad šobrīd bitkoins ir pati dārgākā nauda pasaulē, kura parādījās 2009. gadā. Radīja un realizēja Satoshi Nakamoto. Tātad joprojām ap šo te personu klīst visādi mīti, ja? Tātad, nu, es domāju, ka tie, kas ir pievērsušies šai tēmai, tātad noteikti jau ir ieguvuši kaut kādu monētu daudzumu savā finanšu portfelī. Un runājot par pašu bitkoinu, tātad bitkoins sastāv no 100 miljoniem satošu, ja? Tātad, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar 1 eiro, kurā ir 100 eiro centi, ja, tātad vienā bitkoinā ir 100 miljoni satoši, ja, tātad viena bitkoina daļiņa saucās satoši. Un šodien mēs runāsim par to, kā jūs varat sākt pelnīt šos te satošus un pamazām veidojot uzkrājumu, izmantojot mūsu pašpalīdzības kasi, tātad, nu, nopelnīt vienu un vairākus bitkoinus, ja, tātad faktiski šo te bitkoinu skaits, cik jūs varat izmantojot mūsu instrumentu nopelnīt, nav nekādīgi ierobežots. Čeroid projekts, laipni lūgti Čeroid projektu prezentācijā šovakar un mazliet par Čeroid vēsturi, jā, tātad autors ir Jurijs Arešins.
Sveiciens jums visiem, kā jau es teicu, šodien man ar viņu konkrēti bija saruna, un šodien būs arī nedaudz informācijas par jauninājumiem mūsu instrumentā, un pats programmētājs, viņš jau ir veidojis programmas dažādiem projektiem, un var teikt, ka šis ir viens no viņa tādiem lolojumiem, kurām viņš pievērš īpašu uzmanību, un nepārtraukti mūsu instruments tiek uzlabots. Ja? Tātad starts bija pagājušā gada 30. martā, un pats nosaukums tika veidots ņemot vērā, tādu, var teikt, dārgakmeni, kā čeroids, ja, tātad čeroids minerāls, kuram ir kolosālas krāsas, ja jūs paguglēsiet, no viņa tiek veidotas arī dažādas rotas lietas, tiek piedāvētas maģiskas īpašības, dziednieciskas īpašības, un faktiski čeroids tika nosaukt Sibīrijas upes vārdā, tātad no Sibīrijas upes vārda čara, un šobrīd šis te dārgakmens ir pats retākais un eksotiskākais akmens pasaulē. Ja? Tātad, bet runājot par mūsu instrumentu, par to, kā mēs viņu varam izmantot un kā mēs varam izmantot šobrīd, var teikt, tādu diezgan funkcionālu messengeru, ja es uzskatu, ka viņš ir viens no funkcionālākajiem, tātad viss, kas jums ir vajadzīgs messenger telegrammā, ja, tātad faktiski ļoti ērti izmantojams, nevajag atcerēties nekādas paroles, ja, tātad atšķirībā no daudzām kompānijām, no projektiem, ja mēs esam pirms tam kaut kur mēģinājuši spēkus dažādās kompānijās, tad šeit, ar ko atšķirās šis te instruments ar to, ka, būtībā viņš ir ļoti viegli lietojams, izmantojams un viņš ir funkcionāls. Kas attiecās par naudu, tad visi līdzekļi 100% tiek sadalīti starp partneriem, par to jūs pārliecināsieties, tūlīt turpmākajos slaidos parādīšu jums, kā jūs varat izmantot šo te instrumentu, un partneri saņem izmaksas momentā. Tātad atkrīt šīs te bailes, šaubas par to, kad jūs nevarēsiet savus līdzekļus dabūt laukā, tos, ko jūs esat nopelnījuši, un līdz ar to faktiski nav arī šīs te finanšu slodzes tīklā. Nav administrācijas un serveru uzturēšanai, tātad ir arī partneru brīvprātīgi ziedojumi, bet, neliels, var teikt, procents no šī te algoritma tātad aiziet konkrēti šim te šo te serveru uzturēšanai. Tātad projekts šobrīd ir startautisks, tajā piedalās dalībnieki no vairāk nekā 100 valstīm, un tad, kad es sāku, jūlija sākums, jūlija vidus bija aptuveni 250 dalībnieki. Šobrīd projekts apvieno vairāk kā 100 000 dalībniekus, un pat labāk jau šie cipari ir novecojuši, ja, tātad burtiski dažas dienas atpakaļ aktīvo dalībnieku skaits pārsniedz 50 000 dalībnieku. Naudu jūs varat izvadīt patiešo uz savu kriptomaciņu norādīto, ja, tātad jums ir nepieciešams kriptomaciņš, kurā ir iekļauts bitcoins, tā var būt gan birža, gan dažādi valeti šobrīd. Protams, mēs savus dalībniekus apmācam arī, kā jūs varat pasūtīt kriptokartes, kā jūs viņus varat sākt izmantot, ja, dažādiem maksājumiem. Un vēl kas runājot arī par pašu Jūriju, grib piebilst to, ka tā kā projektā jūs varat nopelnīt pat vairākus bitcoinus, jā, tātad pats pirmais bitcoins projektā tika nopelnīts ne no paša projekta autori, jā, tātad Jūrija, bet jūs redzat šeit attēlā, ka mans mentors Ženis Kapasovs, tātad 2 mēnešu laikā, izmantojot šo te algoritmu, šo te sistēmu, nopelnīja savu pirmo bitcoinu. Man tik labi nav veicies, ja, bet es domāju, ka mans bitcoins arī vairs nav aiz kalniem. Ja. Tātad uz doto brīdi jūs redzat, cik daudz bitcoini šobrīd ir izmaksāti jau dalībniekiem, jā, tātad faktiski vairāk kā 268 bitcoini. Un šobrīd jau 41 dalībnieks, jā, tātad ir nopelnījis vismaz vienu un vairākus bitcoinus, 50 dalībnieki ir nopelnījuši vismaz
pusbitcoini, jā, tātad šie dati, protams, arī nepārtraukti mainās, ja es salīdzinu prezentāciju nedēļu atpakaļ un šodien, tad atkal būtu jāmaina šie te dati. Tātad runa būs par 5 līmeņu sistēmu telegrammas botā, jā, tātad matricas projekts, un ir šie te 5 līmeņi, jā, tātad izmantojot matricu, binārs, kurš iekļauts matricā, tātad pirmais līmenis saucās dzels, 3 īsie matricu galdi, varš 3 galdi, attiecīgi sudrabs 3 galdi, zelts 3 galdi, platīns 4 galdi. Un vēl kas būtu jāņem vērā, kad šeit, lai jūs ātrāk sasniegtu rezultātus, lai jūs nepārtraukti varētu mainīt, kā saka, iet cauri katram no līmeņiem neskaitāmas reizes, tātad šeit ir iekļaut arī automatizēta klonu sistēma. Un faktiski, jebkurā no līmeņiem jūs varat nopelnīt veselu bitcoinu. Lai būtu vieglāk rēķināt, jā, tātad projekts izmanto baļu sistēmu, kuru sauc par čaru vai viena vienība, jā, tātad viena čara projektā šobrīd ir līdzvērtīga vienai 100 000 daļai no bitcoina, jā, tātad atceraties, kad bitcoinā ir 100 000 satošu, un šī gadījumā mēs nosaucām šo te vienu vienību projektā par čaru, un ja bitcoins šobrīd tirgū maksā $70,000, tad viena čara ērtības labata mēs varam rēķināt kā $0,70. Sistēma, kur automātiski atļauj jums nopelnīt bitcoinu, Čeroid projekts, un šobrīd jūs redziet slaidā, kā izskatās taustiņi bots, jā, tātad viņi ir ļoti funkcionāli. Šeit jūs atradīsiet informāciju par to, kā izmantot pašu botu, jūs atradīsiet pašu mārketingu, jā, jūs atradīsiet vienmēr datus par savu struktūru, par tiem cilvēkiem, kurus jūs personīgi esiet uzaicinājuši, un par jūsu struktūru līdz 3. līmenim dziļumā ieskaitot. Ir attiecīgi pieejami visi čeki, visi dati, jā, tātad tas viss atrodas jūsu botā pēc reģistrācijas, jā, tātad reģistrācija ļoti vienkārša, attiecīgi jūs saņemat no tā cilvēka, kurš jums dod informāciju, jūs saņemat konkrēti uzaicinājuma saiti vai viņa vizītkarti, jā, tātad mums ir gan saiti, gan vizītkarti ar QR kodu, kurš ir funkcionāls. Un vēl kas ir ļoti būtiski, kad šeit dalībniekiem būs nepieciešams savos telefonos, ja jums vēl nav, instalēt dubultfaktoru autentikātoru. Nu, īstenībā šis te autentikātors ir ļoti populārs, ir sevišķi dažādiem interneta maksājumiem, visur tur, kur ir vajadzīga drošība finansēm, tad, kad notiek transakcijas, tiek iesaistīts un izmantots 2FA, tātad dubultfaktoru autentikātors. Un šeit mēs papildinām savu maciņu, jā, tātad šo te botu, lai mēs varētu šeit sākt darboties, izmantojot konkrēti kripta maksājumus ar bitcoinu, jā, tātad ievadām bitcoinu, izvadām bitcoinu, nav nekāda ierobežojuma tad, kad jūs savu nopelnīto vadat laukā, jā, un, protams, kad šeit ir iekļaut arī saucamā iekšējā birža, jā, tātad ir iekšējie maksājumi no dalībnieka dalībniekam, jā, tātad visu to jūs varat izmantot un iepazīties konkrēti savos botos jau pēc reģistrācijas, jā, tātad vēl kas būtu jāzina, jā, tad šodien par cik es jau sen runāju ar Jūriju par tādu lietu kā angļu valoda, tad jūs varat savu botu iztulkot angļu valodā. Protams, kad vēl šie te tulkojumi nav pabeigti līdz galam, tātad ievadot šādu te, var teikt, paroli, jā, tātad ne paroli, bet komandu dodot, jā, tātad /eng, ierakstot ar latīņu burtiem, jums parādās viss šis te angļu valodā, jā, tātad angļu valodā, un jūs varat dot tālāk informāciju tiem cilvēkiem, kuri šobrīd nesaprot krievu valodu, jā, tātad vēl kas būtu jāizmanto
ka jūs nomainat rubli pret dolāru, jo tā jums būs vienkāršāk rēķināt. Un kas attiecās arī par mārketingu, jā, tā tad noteikti izstudējat pašā botā visu to, kas attiecās konkrēti to, ko es jums šodien stāstīšu, ja runājot par to, kā jūs varat katrā no šiem te līmeņiem nopelnīt. Tātad pavisam runa būs par 5 līmeņiem, kuros jūs varat nopelnīt 1 bitkoinu. Tātad faktiski šis ir instruments, vēlreiz šī nav kompānija, tātad šis ir instruments, kurš izmanto Telegramu bota veidā ar partneru programmu. Jā, tātad matemātisks algoritms, kurš jums dod iespēju nopelnīt bitkoinu bez traderu pakalpojumiem, bez lielām investīcijām un neieguldot tajā lielu naudu. Jā, tātad faktiski šis ir mūsdienīgs algoritms, jā, tātad mūsdienīgs algoritms, mūsdienīgs mārketings un patiesībā ļoti naudīgs mārketings, jo šeit ir vēl viena specifika, jā, kad jūs vēl saņemat referālos bonusus. Ko nozīmē referālie bonusi? Nu, īstenībā tie, kas ir aktīvi dalībnieki, šeit var nopelnīt vēl daudz vairāk, izmantojot konkrēti rekomendācijas. Ja? Tātad, ja jūs dosiet informāciju tālāk, kad ir šāda te pašpalīdzības kase, kurā jūs varat nopelnīt pašu vērtīgāko šobrīd naudu pasaulē bitkoinu, jūs noteikti tiksiet ļoti labi atalgoti par to. Tātad iekšējā vienība saucās čara, vai 1/100,000 daļa no bitkoina. Šodien prezentācijā viss tas, ko jūs redzēsiet, tiks rēķināts izejot no kursa, bitkoina kursa $70,000. Tātad dzels pirmais līmenis, šis līmenis tika iekļauts nesen, ņemot vērā to, kad bitkoina cena kāpj uz augšu un pēc partneru lūguma, jā, tātad arī 3 īsie matricu galdi, par to drusciņu vēlāk, tātad jūsu peļņa, jūs varat šeit uzsākt darboties, sākot jau ar $7. Un tas attiecās uz ikvienu partneri, jā, tātad, nu, es domāju, ka arguments man nav naudas, tā ir vienkārši atruna, ka cilvēks neko negrib darīt. Tātad pats minimālais starts, ar kur jūs varat ienākt šajā te botā, sākt izmantot matemātisko algoritmu partneru programmā, ir sākot no $7. Dzels līmenī jūs nopelnat 6 iksus, tātad 7 reizinam ar 6, tie ir $42 katru jūsu aktivizēto pozīciju. Vara līmenis, nākošais līmenis, tātad peļņa atkal 7-kārtīgi, jā, tātad ieejam ar $35, saņemam laukā 7 reiz 35, 245. Sudrabs, 3 galdi, peļņa 6-kārtīga, ieejam ar 210, saņemam laukā 1260. Tie, kas jau ir mūsu grupā, seko līdzi, es domāju, ka vakar pamanīja, kad mūsu partners dažu stundu laikā nopelnīja šo te naudiņu, ja? Tātad pabeidzot 3. galdu sudraba līmenī, tātad $1260. Zelts 3 galdi, peļņa 6-kārtīga, 1050 reizinam ar 6, tātad ar 6, rezultāts $6300 un platīns 4 galdi, peļņa 13-kārtīga, reizinām 5250, tātad starta kapitāls tiek reizināts ar 13 un rezultāts ir 1 bitkoins vai $70,000. Protams, ka kurs mainās, ja viņš var mainīties, šobrīd viņš ir nedaudz zemāks, ja, sakarā arī ar halvingu, jo uz halvinga laika parasti arī bitkoina cena iet uz leju, tā kā iespējams, ka tuvākās nedēļas laikā vēl būs izdevīgi starta momenti, ja, kad bitkoins ir mazliet pagājis uz leju, bet, nu, es domāju, ka pēc 3-4 mēnešiem būs diezgan drastisks kāpums uz augšu. Un šie te jau var teikt 4 līmeņi, nu, pirmais dzels līmenis, tas ir tāds, var teikt, ieskrējiens, iesildīšanās, bet jebkurā no šiem te 4 līmeņiem turpmāk jūs jau nopietni varat sākt pelnīt. Ja? Tātad vara līmenis, šeit jums būtu jāaiziet cauri šiem te 3 galdiem, ja? Tātad 3. galds ir izmaksu galds, pirmie 2 vienmēr ir uzkrājošie.
Un šeit jūs bitcoin varat nopelnīt, kad jūs iziet cauri, saņemat izmaksas 211 reizes. Sudrabā jūs nopelnat bitcoinu, kad jūs saņemat izmaksās, attiecīgi izmaksas 55 reizes, jā, tā tad sudrabs jau ir vēl interesantāks līmenis. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit jau ir iekļauts matemātiskajā algoritmā attiecīgi automatizētais klons, jā, tātad klons, tad, kad jūs pirmo reizi saņemat izmaksas 900 čaras, jūs attiecīgi automātiski saņemat arī klonu, kurš atkal ieiet sistēmā jūsu saucamajā binārā un sāk jums atkal nest pēļņu, jā, tātad faktiski šis cikls var būt bezgalīgs. Attiecīgi zeltā jūs varat bitcoinu nopelnīt, ja jūs saņemat izmaksas 11 reizes, un, protams, platīns, tas ir tiešais ceļš uz vienu bitcoinu. Nu, būtībā, ja jums ir cilvēki, kuri ir investori, kuri saka, oi, es ar maziem līmeņiem nekrāmējos, ja man interesē liela nauda, tad faktiski jūs varat dot rekomendācijas uz platīna līmeni, un jebkurā variantā tātad šī te viņa investīcija tiks palielināta 13 reizes. Vēlreiz atgādināšu, ka šodien visos aprēķinos ir izmantots bitcoina kurs $70,000. Tātad dzelzs līmenis $7 ir pieejams ikvienam, un ja mēs runājam par bināru, lai jūs saprastu, kā darbojās binārs, tātad viss sākās ar jums. Binārā ir divas neatkarīgas, var teikt, struktūras vai līnijas, jā, tātad tieši zem jums ir tikai divas vietas. Tātad šis ir pirmais bināra līmenis. Tālāk duplikācija, jā, katram atkal divi apakšā, otrajā līmenī ir 4 vietas, un trešais bināra līmenis, tātad atkal katram pa divi apakšā, 8 pozīcijas. Kopā saskaitot, tās ir 14 pozīcijas, jūsējā 15, un faktiski, lai jūs saņemtu izmaksas pirmajos 4 līmeņos, jums ir jāizpilda šāds te pozīciju daudzums, tātad 14. Platīnā ir mazliet vairāk, tās ir 29, bet, protams, es jums parādīšu, kā jūs šo te, var teikt, rezultātu varat sasniegt daudz ātrāk, izmantojot mūsu komandas stratēģiju. Ja? Tātad dzelzs līmenī ir 3 galdi, un faktiski arī, kur izmanto šo te klasisko bināru, tātad binārs tiek izmantots visos līmeņos, un tas nozīmē to, ka ļoti ātri jūs varat pareizināt savu investīciju šī līmenī konkrēti ar 6, jā, tātad jūs saņemsiet izmaksās uz katru jūsu aktivizēto pozīciju $42. Un šeit vēl ir iekļauts referālais bonus, jā, tātad referālais bonus 10 čaru apmērā, atkal $7, tad, kad jūsu partneri arī sāk saņemt izmaksas šajā te līmenī. Tas pats attieksies arī uz pārējiem līmeņiem, un šajā līmenī 10 čaras, es uzskatu, ka ļoti pareizi to izdarīja Jūrijs, kad iekļāva 10 čaras no, var teikt, no algoritma projektu uzturēšanai vai serveru uzturēšanai. Tātad runājot tālāk par līmeni, parādīšu jums, kā darbojās pārējas, ja, tātad kā jūs varat virzīties no galdu uz galdu, rezultātā trešajā sasniegt izmaksas, kas tam ir nepieciešams, jo faktiski šeit jūs varat izmantot gan savu komandu, gan to, ko palīdz jums sasniegt rezultātus jūsu sponsori, ja, tātad, vai arī kloni. Tātad 50 čaras, ieejot šajā līmenī, tie ir $35. Es domāju, ka arī tā nav pasaules lielākā nauda, lai jūs varētu sākt pelnīt bitcoinu. Un šajā līmenī jūs pareizinat šo te $35, kā saka, summu, sareizinam ar 7, un rezultātā jūs saņemat 0,0035 bitcoins vai $245. Un šeit ir arī referālās izmaksas, kuras ir iekļautas algoritmā, tātad tie ir $35.
Tātad vara līmenis 3 galdi, 7kārtīgi no ieguldītās summas izmaksās 3. galdā, tātad izmaksas jūs saņemat 2 reizes, tad, kad aizpildās jūsu kreisā pusīte, tās ir 200 čaras vai $140, un labā pusīte 150 čaras vai $105, un referālie bonusi $35. Tātad pirmais līmenis varš, jūs aktivizējat savu vietu, piemēram, ar 50 čarām vai $35, un tad, kad aiz jums aizpildās kreisā puse, tātad un labā puse, jūs veidojat uzkrājumu katrā no pleciem, jā, tātad sauksim viņus pa pleciem, 50 plus 50, tās ir 100 čaras. Tas nozīmē to, ka jūsu faktiski augšējā pozīcija, tikko ir aizpildītas abi pleci binārā, jūsu augšējā pozīcija pāriet uz nākošo uzkrājošo galdu vara līmenī, tātad otrais galds ar 100 čarām. Tad, kad veidojās zem jums seko vai nu jūsu partneri vai partneru partneri, ja, vai attiecīgi kloni vai pārlējumi no jūsu sponsoriem, tātad faktiski šeit jūs arī veidojat uzkrājumu no kreisā un labā pleca, tad, kad šīs vietas tiek aizpildītas, ja, tātad ar 100 čarām katrā jūs pārējat uz 3. galdu. 3. galds vara līmenī, tās ir izmaksas, ja, tātad jūs ienākat šajā te līmenī ar 200 čarām, attiecīgi kreisais plecs jūs saņemat 200 čaras, $140 apmērā, un no labā pleca jūs saņemat izmaksā 150 čaras, kas ir $105, tātad kopā $245, un faktiski jūs savus līdzekļus esiet 7kāršojuši. Plus, protams, referālais bonus, ja, tātad, kurš sākumā pirmo reizi aiziet uz augšu jūsu sponsoram vai mentoram, bet tad, kad jūsu partneri jau arī seko jums un saņem izmaksas no labā pleca, jā, tātad jūs saņemat referālos bonusus attiecīgi $35 apmērā. Jā, tātad ļoti vienkārša sistēma. Šeit nepavēltis iezīmēšu trīnieku, trīsstūrīti, jā, tātad par cik gāja runa par to, kad mums ir klonu sistēma, kā pareizāk izmantot šo te stratēģiju, lai jūs ātrāk sasniegtu izmaksas, lai jūs ātrāk sasniegtu rezultātus. Tātad parādīšu jums sistēmu, kā darbojās saucamais zelta trīsstūrs. Tātad jūs ienākat nevis ar vienu pozīciju, bet uzreiz jūs nopērkat klāt vēl 2 klonus, jā, tātad zelta trīnieks. Un tādā veidā ļoti ātri jūs virzaties uz priekšu ar nelielu skaitu cilvēku, ar nelielu komandu un sasniedzat izmaksas 3. galdā. Jā, tātad zelta trīsstūrs, kā tas darbojās? Jūs ienākat, protams, vienmēr 1. galdā. Jūs nevarat uzreiz ielikt ne 2., ne 3., bet vienmēr tad, kad jūs aktivizējat jebkuru no līmeņiem, jūs vienmēr nonākat 1. galdā. Tātad jūs ienākat ar 50 čarām un paņemat klāt vēl 2 pozīcijas klonu veidā. Jā, tātad klonu skaits, protams, nav ierobežots. Jūs varat šeit vienmēr aktivizēt atkal jaunus un jaunus savas biznesa pozīcijas, jā, tātad klons ir pilnvērtīgi jūsu biznesa pozīcija, jo uz katru jūsu aktivizēto pozīciju jūs izmaksas saņemat 1 reizi 3. galdā. Un, protams, referālie bonusi, jā, tātad jūs esat izveidojis jau automātiski šādi ienākot sistēmā 2 vietas, tātad jums ir izveidojies uzkrājums no kreisā un labā pleca pa 50 čarām, un tas nozīmē to, ka jūsu augšējā pozīcija automātiski pāriet uz 2. galdu, jo ir saņēmusi uzkrājums 100 čaras. Ja? Tātad, attiecīgi, tad, kad jūs uzaicināt pirmo partneri, un viņš tieši to pašu dara, tātad arī paņem vēl 2 klonus vai 2 pozīcijas klāt, tātad trīnieks. Viņš arī ir izveidojis šeit uzkrājumu, ja? Tātad automātiski arī viņa augšējā pozīcija aiziet uz 2. galdu un nostājās zem jums, jo sistēma vienmēr darbojās tādā veidā, kad automātiski pildās binārs no augšas uz leju, no kreisās uz labo pusi.
Tātad viņš nostājās zem jums otrajā galdā. Tad, kad ienāk jūsu otrais partneris, ja, arī ar trīnieku, attiecīgi jums šeit ir arī izveidojies saucamais uzkrājums, ja, tātad trīnieks. Un attiecīgi jūsu šis te klons, pirmais klons jau aiziet uz otro galdu. Un tā kā otrajā galdā arī ir izpildīts uzkrājums, ja, tātad 100 plus 100, automātiski jūsu augšējā pozīcija aiziet uz trešo galdu. Jūsu otrais partneris paņem arī divas vietas, ja, klāt vēl divus klonus, tātad arī viņš ir izveidojis šo te uzkrājumu attiecīgi, un viņa augšējā pozīcija aiziet uz otro galdu un nostājās palīgos jūsu pirmajam partnerim. Tad, kad ienāk jūsu trešais cilvēks, nopērk vienu pozīciju un vēl divus klonus, attiecīgi viņš arī ir izveidojis uzkrājumu pirmajā galdā 50 plus 50, ja, tātad 100, viņa augšējā pozīcija aiziet uz otro galdu un atkal nostājās pirmajā brīvajā vietā. Un tā kā šim te jūsu pirmajam partnerim ir izveidojies otrā galdā uzkrājums 100 plus 100, viņa augšējā pozīcija aiziet uz trešo galdu. Un rezultātā jūs saņemat savu pirmo izmaksu. Ja? Tātad jūs redziet, ka ar 3 partneriem jūs jau pilnībā esiet saņēmuši atpakaļ savu investīciju uz 3 vietām. Ja? Tātad atceramies 35 reizinam ar 3, tās tie ir $105. Ja? Tātad faktiski šādā veidā darbojoties ar trīniekiem jūs ļoti ātri sasniedzat izmaksas, ja, tātad trešais galds izmaksas, un, protams, ka jums vēl ir 2 kloni, ja, tātad uz katru pozīciju jūs saņemat 350 čaras. Tātad ienāk jūsu 4. partneris, attiecīgi šeit arī jūsu otrais klons ir saņēmis uzkrājumu, tātad attiecīgi 50 plus 50, un viņš savukārt aiziet uz otro galdu un nostājās jau zem jūsu klona apakšā. Un tad, kad 4. partneris aktivizē vēl 2 pozīcijas, ja, tātad attiecīgi viņš arī ir izveidojis šo te uzkrājumu 50 plus 50, un viņš aiziet uz otro galdu. Rezultātā jūsu pirmais klons, tātad ir arī izveidojis otrajā galdā uzkrājumu 100 plus 100 un aiziet uz trešo galdu, un jūs saņemat otro izmaksu, attiecīgi 150 čaru veidā, un tie ir $105. Ja? Tātad faktiski jūsu šī te augšējā pozīcija vai pirmā vieta, ar kur jūs ienācāt, ir saņēmusi pilnībā izmaksas. Viss tas, kas notiek tālāk, tad, kad jūs pērkat klonus vai tad, kad jūs vēl palīdzat saviem partneriem, ja, tātad klonu skaits ir neierobežots šajā te sistēmā. Katru reizi, tad, kad jūsu kloni pēc tam nonāk trešajā galdā, zem viņiem nostājās 2 pleci, ja, tātad kreisais un labais aizpildās, jūs vienmēr saņemat izmaksas. Ja? Tātad referālais bonus 50 čaru apmērā aiziet uz augšu jūsu mentoram. Ja? Tātad 50 čaras, pēc tam, tad, kad jūsu partneri sāk saņemt izmaksas trešajā galdā no labā pleca, jūs vienmēr saņemat referālos bonusus. Ja? Nu, ar laiku tas var būt kolosāls jūsu pasīvais ienākums, ja jūs sākumā mazliet padarbojaties un izpildat šo te, kā saka, padarat šo te darbiņu. Ja? Tātad uzaicināt vismaz 4 aktīvus partnerus. Mēs iesakām stratēģiju šobrīd 3 vietas dzelzs līmenī. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka no šajā līmenī jūs vienmēr varat aicināt jaunus un jaunus partnerus. Es domāju, ka $7 vai $20 plus transakcijas atradīs ik viens, ja, lai pamēģinātu šeit nopelnīt bitkoinu. Un, protams, kāpēc vēl klāt vara līmenis, ja, tātad dzelzs līmenis tieši tāpat darbojās uzkrājums kā vara līmenī, ko es tikko rādīju, ja, tātad
trešajā galdā jūs vienmēr saņemat izmaksās 30 čaras no kreisā pleca un 10 aiziet projekta attīstībai, un no labā pleca jūs saņemat arī 30 čaras, jo 10 aiziet referālijos bonusos. Ja, tātad faktiski šāda te stratēģija šodien jums dod iespējas ļoti ātri virzīties no līmeņa uz līmeni, veidot jau kaut kādu uzkrājumu savos maciņos, jā, tātad, lai jūs varētu veiksmīgi palīdzēt savai komandai un virzīties pašu uz priekšu no līmeņa uz līmeni. Tātad šobrīd sarēķinot 180 čaras vai 0,0018 bitcoin, tie ir $126. Protams, tiem, kam ir interese, jā, un, protams, tiem, kuri grib darboties. Nedaudz par sudrabu, jā, tātad, cik jūs nopelnat sudrabā. Vēl, kas ir ļoti būtiski, ka katrs zemākais līmenis pilnībā nosedz nākošā līmeņa starta izmaksas, jā, tātad, lai jūs varētu ienākt sudraba līmenī, jums ir nepieciešamas 300 čaras. Atceraties, kad vara līmenī jums peļņā ir 350, jā, tātad, un šeit vēl atgādinājums, ka šeit veidojās jums ierēķināts algoritmā automatizētais klons, kurš atkal nostājās, tad, kad jūs saņemat pirmo izmaksu sudraba līmenī, nostājās pirmajā brīvajā vietā jūsu binārā. Tātad, cik tas ir naudā šobrīd, naudas izteiksmē? Tātad sudrabā jums ir nepieciešami $210, un rezultātā reizinam ar 6. Kāpēc ar 6? Tāpēc, kad, jānoņem nost ir šis te klons, jā, tātad klona izmaksas, tāpēc 6x, jā, tātad tie ir $1260, kurus jūs varat nopelnīt uz katru savu aktivizēto biznesa pozīciju, tad, kad jūs nonākat trešajā galdā, jā, tātad no kreisā un no labā pleca. Tātad kreisais plec 900 čaras, jā, tātad noskaitam nost no 1200, kad veidojās uzkrājums klona izmaksas 300, un šeit 300 referālie bonusi. Atgādināšu vakardienas izmaksas, jā, tātad nopelnīja tas cilvēks, kurš pabeidza, var teikt, sudrabā abus plecus, jā, tātad 2 pa 900 čarām, kas šobrīd ir $1260. Un, protams, kad referālos bonusus saņēma viņa sponsors, tātad 2 pa 300 čarām vai $420. Nu, faktiski es domāju, ka sponsoram tas bija tāds patīkams pārsteigums. Un šeit, kā jau es teicu, sudrabā, lai jūs varētu nopelnīt bitcoin, jums ir jāizgriežās cauri 55 reizes, tātad 55 reizes trešajā galdā jāsaņem izmaksas. Nu, faktiski tad, kad jūs jau sākat šeit darboties, ja, un ejot no līmeņa uz līmeni uz augšu, ja, tātad neskaitāmas reizes jūs šeit varat saņemt gan izmaksas, gan referālos bonusus. Zelts. Tātad zeltā, lai jūs ienākt, jums ir vajadzīgs 1500 čaras, ja, tātad izmaksās šeit kopsumā jums ir 1800, ja, un zeltā jums ir nepieciešams 1500 čaras. Kas naudas izteiksmē ir $1050, reizinām atkal ar 6, jo šeit arī tieši tāpat ir automatizētā klonu sistēma, tātad 1050 reiz 6 ir $6300. Šeit ir neliela atšķirība, šeit ir 2 līmeņi jau referālo bonusu izmaksas, ja? Tātad 2 līmeņu gan no jūsu tieši uzaicinātiem partneriem, gan no jūsu partneriem. Tātad ir ieteicams palīdzēt saviem partneriem tālāk dziļāk veidot organizāciju, veidot struktūru. Ja, tātad sistēma tieši tāpat darbojās kā sudraba līmenī, ja, tātad saņemat izmaksās no 6000, kad ir izveidots uzkrājums trešajā galdā 4500, jo attiecīgi 1500 jānoskaita nost jūsu automatizētajam klonam. Kā jau es teicu, pašā sākumā viss ir matemātiski izrēķināts, ja? Tātad darbojās matemātika, darbojās algoritms, un jūs redzat, kad šeit, tad, kad jūs veidojat struktūru, tad, kad jūs virzaties no
galda uz galda, no līmeņa uz līmeni, jūs vienmēr saņemat precīzi izmaksas. Ja? Tātad izmaksas notiek automatizēti tūlīt, tik līdz jūs esat aizpildījis trešajā galdā, aiz jums ir ienācis vai nu jūsu partneris, vai partnera partneris, vai attiecīgi pārlējumi, ja no augšas, no jūsu sponsoriem vai kloni, tas šeit nespēlē īpašu lomu. Tātad katrā no pleciem jūs saņemat zelta līmenī 4,5 tūkstoši, tie ir $3150, ja, tātad kopsumā 6300. Ejam tālāk, protams, platīnas. Mans mērķis šobrīd ir pēc iespējas vairāk savus komandas cilvēkus virzīt uz augšu, uz augšējiem līmeņiem, un, protams, rezultāts bitcoins platīnā, jā, tātad platīnā izejot cauri 4 galdiem, jā, tātad 4. ir izmaksu galds. Jūs tie, kas sekojat līdzi informācijai, redzat, kad gandrīz katru nedēļu kāds saņem vismaz pa pus bitcoinam, jā, tātad mūsu organizācijā. 5250 starta kapitāls, kas jums ir nepieciešams, tad, kad jūs zeltā esat nopelnījis attiecīgi 9000, jā, tātad 7500 jums ir vajadzīgs, lai jūs ienāktu platīna līmenī. Un šeit ir vēl viena specifika, šeit jūs saņemat jau referālos bonusus no 3 līmeņiem, jā, tātad jūsu tiešie partneri $4305, jūsu partneri 2905 un partneri 1505. Jā, tātad faktiski 3 līmeņos, tad, kad jūs saņemat izmaksas no labā pleca, jā, tātad pusbitcoins šobrīd ir $35,000, automātiski aiziet referālie bonusi, jā, tātad uz augšu gan sponsoram, gan tiem, kas ir mazliet ātrāk ienākuši šajā te sistēmā, jā, tātad mazliet ātrāk sākuši izmantot šo te instrumentu un, protams, dalījušies ar informāciju. Tātad no katra pleca jūs 4. galdā platīnā saņemat pusbitcoinu, 70,000 maksā bitcoins, attiecīgi $35,000 jūsu kabatā. Jo lielāka jūsu organizācija, jo vairāk jūs saņemat vienmēr referālos bonusus. Es nedaudz esmu arī parēķinājusi, cik jūs varat saņemt referālos bonusus, ja jūs izmantojat mūsu stratēģiju. Tātad katram 4 aktīvu partneri dziļumā līdz 3. līmenim ieskaitot. Jā, tātad, būtībā neliela komanda, 84 cilvēki plus mīnus, jā, tātad jūs vienmēr varēsiet saņemt referālos bonusus. Referālie bonusi 3 līmeņos, tātad pirmajā vara līmenī ir referālie bonusi tikai no jūsu tiešajiem partneriem, tātad 35 reizinam ar 4 cilvēki, $140. Sudrabā arī tikai no jūsu tiešajiem partneriem, attiecīgi 210 reizinam ar 4, tie ir $840. Zeltā pirmais līmenis, attiecīgi $700 reiz 4, tie ir 2800. Un platīnā 4305 reiz 4, $17,220. Tātad kopā saskaitot, tas ir $21,000. Tātad referālie bonusi no jūsu tieši uzaicinātajiem partneriem, tad, kad viņi tikai vienu reizi iziet cauri katram no līmeņiem un saņem izmaksas. Jā, tātad saņem izmaksas pirmajos, kā saka, 3 galdos, es neskaitu šeit iekšā dzelzi, jā, tātad varš, sudrabs un zelts, jūs saņemat referālos bonusus $21,000. Zelta līmenī klāt nāk jau 2. līmeņa referālo bonusu izmaksas, jā, tātad 2. līmenis, attiecīgi mums ir katram pa 4 partneriem, jā, tātad jūsu partneriem, tātad 350 reizinam ar 16 un rezultāts ir 5600. Platīnā 2. līmenis 2905 reizinam ar 16, tie jau ir $46,480 un rezultātā tie ir $52,080.
Un referālie bonusi platīnā, 3. līmenis, jā, tātad tikai platīnā jums ir 3. līmeņa referālo bonusu izmaksas, un, protams, šeit jau jums ir attiecīgi 16 reiz 4, jā, tātad 64 partneri, 1505 reizinam ar 64, tie ir $96 320. Rezultāts ir tīri matemātiski, jā, izrēķināts, tātad, tie ir gandrīz $170,000. Un, protams, plus visas jūsu izmaksas, ko jūs saņemat pēc algoritma, vai 3. vai 4. galdā. Es nerunāju šeit par milzīgu komandu, ne pa 10, ne 20, ne 30 jūsu tiešajiem partneriem, jā, tātad, jo vienkāršāka duplikācija, jo ātrāk jūs sasniedzat rezultātus. Un šeit duplikācija tiešām ir ļoti vienkārša. Atceramies dzelzs līmenis, jā, tātad 3 reiz pa $7 un vara līmenis 3 reiz pa $35. Ja jūs šādu stratēģiju ievērosiet un turpināsiet, es domāju, ka rezultāti neliks sevi ilgi gaidīt, jā. Tātad, faktiski šis projekts ir tikai un vienīgi kā instruments, kur jūs izmantojat, jā, tātad jums nav atkārtot jātaisa kaut kādi pirkumi, ja kaut kas kādam jāpārdod, jūs vienkārši parādiet cilvēkam telegramas messenger, ja, tātad pašā botā ir arī iespēja parādīt čekus, visi čeki tiek fiksēti, ja, tātad ir atsevišķs čats, kurā jūs redzat visus čekus, jūs redzat pārējus no līmeņa uz līmeni, un būtībā jūs vienmēr varat sekot līdzi savai komandai. No manas puses šodien tas būtu viss. Un es domāju, ka tie, kas ir sapratuši, tie, kas vēl nav sapratuši, varbūt, kad uzreiz, protams, ir grūti visā iedziļināties, bet noteikti tad, kad jūs sāksiet darboties, sāksiet iedziļināties šajā te mārketingā, kad jums visiem būs noteikti ļoti labi rezultāti. Ja ir vēl